mums ir forša 4. sērija ar labu aprīkojumu, jo 4. sērijas vienmēr nav labi aprīkots. Parasti tur ir maksimāli nekā, tā teikt. Zin kā, kad tev ir labs aprīkojums, tas nozīmē to jau, ka tur ir lielais ekrāns un varbūt head-ups. Tad jau tev ir ok aprīkojums. Bet šitajā gadījumā tad jau mums ir gan parādīsim sīkāk, smalkāk. Šim ir reāli labs aprīkojums. Sākam varbūt ar to, ka viņi jau vizuāli izskatās labi, un šeit mēs redzam to, ka ir BMW individuālie diski, kas ir izmērā R20. R20 izmērs uz 4. sēriju, tas ir diezgan nopietni. Jo, ja mēs patinam laiku atpakaļ, uzliekot iepriekš uz F sērijas 4. 20. diskus, es domāju, ka pabraukt iespējams ar to auto vispār nebūtu. Šitajā gadījumā viņš brauc mīkst un patīkam. Tā kā kaut kāds updates tai piekrei ir veikts. No vizuālā izskata šis ir tātad facelift modelīts, mēs jau redzam, tātad ir matēts slieksnīts, ja? Viņš ir tā kā, es gribētu teikt, aplīmēts, bet nē, tas ir plasmas. Tā kā, redz, kaut kāds ručkas tāds, ja? Tā kā drošībai nedaudz viec iekšā un tātad to roku un atver tā. Jo tas auto vairāk ir bez visādiem tātad izbīdījumiem, kā piemēram spoguļi vai ručkas, tas nozīmē to, ka viņš ir jau drošāks it kā. Nu, tā viņi to apraksta. 4 zonu klimata kontroli. Oi, Harman, te jau mēs redzam, ka mūzika mums ir skanējis mūzika reāli kā kārtīgā kinozālē. Harman Kardon vienmēr par to ir parūpējušies, kad mūziku viņi māk sataisīt labi. Mums atnāca, piemēram, nedēļa atpakaļ mašīnas, arī viena no tām bija šī. Un mēs skatāmies, pilnīgi viss ir pelēks. Tātad šī krāsa reāli jaunajiem auto, tur 2-3 gadi, tādā robežā ir top krāsa, kas ir X5, mums atnāca šāds 4. sērija. Kas vēl tur bija? Tur ļoti daudz mašīnas atnāca. Tā kā e-trons arī tādā pašā krāsā. Nu, redz, interesanti. Ja mēs runājam par aprīkojumu, āķis 4. sērijā, nu, tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Ja ir āķis, tad tas autiņš vēl pilns, kur tu esi. Veco zēnu. Vot, un ko mēs redzam šeit? To, ka šis nav nereiz izmantots. Pilnīgi jauns. Ja? Mēs jums vispār pirmo reizi izlaist ārā izstāsta, ne? Bagāža. Ko jūs domājat par ietilpīgumu? Kā viņš šķiet? Izskats, diski. Tātad šeit difuzors nedaudz tumšāk pelēks. Izstāsta, man liekas, ļoti gaumīgi. Ir, kuriem patīk tātad, kad nav rāmis. Ir, kuriem patīk, kad ir rāmis. Protams, ir tur savu plusi, mīnus, sportiskāk. Tomēr tā durvis izskatās bez tā rāmīti. Bet praktiskāk, kad ir -1 grāds un no gaisa nāk slapjš sniegs vai lietus, viņš piesalsta ātri un nedaudz grūtāk viņi dabūt vaļā, jo redz, ir tā funkcija. Tu paver vaļā durvis, hops, nofiksējās. Kad viņi iesalst šeit, tad mums ir bijis tā, ka klients grib ļoti izbraukt testbraucienā, un mēs durvis nevaram dabūt vaļā. Bet tas bija viena reize pa visiem šiem gadiem, tāpēc kaut kā tā. Protams, AD Blue, šādi gadu mašīnām bez AD Blue jau viss tur vairs variantu nav. Redz, kamerī nāk šeit jau BMW zīmītē iekšā. Tā kā interesanti, ja? Ierakstiet komentārā, kā jums liekas, kā izskatās First Auto numuru rāmas gaumīgi? Kāpjam iekšā autiņā, ja? Bet iekāpšana un izkāpšana īstenībā ir ērta. Un te es jūtos tā dinamiskāk, patīkamāk, ne? Ir forši. Ok, pielaižam. Pilnā planšetīte, ja? To mēs redzam šeit. 77 mašīna, tikai nogājusi 77 000. Ok, sākumā pastāstīsim vispār par opcijām, kādas te ir un kas te nav. Joslu asistents, tātad tev šis auto tur pats joslās. Protams, uzticēties tam līdz galam nevar, bet funkcija kā tāda viņa ir ok. Tiklīdz tu neparādi pagriezienu un brauc ārā no joslas, viņš tev velk atpakaļ, kas tomēr ir savu veidu drošība. Šeit mēs redzam to, ka spoguļos ir 3 stūrīši, tā ir aklā zona. Tātad viss no drošības asistentiem mums šeit ir. Plus ir head-up projekcija stiklā, signalizācija ar skaņas funkciju. Pilnā planšeta, tas ir facelift modelis, 77 000 nogājis ar Harman Kardon mūzikas sistēmu. Harman Kardons, jā, ko jau mēs jau teicām, tas ir daudz. Redz, ātrumu pārslēdzējs, kādu jūs redzat. Iepriekšējām nenāca tāds. Labi izstāsts, ja viņš? Tāds gaumīgs vienkārši, man liekas, diezgan
Jā, minimalistiski, jā, tieši tā, kad viņš izstāsta tā minimalistiski. Nu, šeit tātad mēs varam lādēt handsfree, ja? Tātad telefonu. Nu, protams, viss te ir CarPlays, viss, kas te ir vajadzīgs, pa lielam arī touchā. Vat šeit vairs nav tāds touch, kā mēs redzējām pirms tam, bet šeit jau viņš ir savādāks. Tātad, your range is very low. Show petrol stations. Yes, show. Parādīsim, pastīsimies. Ko viņš mums parādīs. Tātad searching for petrol stations. Astart, MC, viršā, kas vēl mums ir Circle K, Neste. Nu, redz, viņš visu atrod 13, visus tuvākos. Ja es nemaldos tātad jau šis interfejs jau viņš aizgājis ar mākslīgo intelektu kopā, tā kā es domāju, tiklīdz mākslīgais intelekts būs attīstītāks, tad viennozīmīgi šitādiem auto būs lielāks pieprasījums, jo varēs izmantot, ko vien neizmantot. Lielam varēs runāt ar mašīnu un viņi varēs atbildēt loģiski. Šis auto ir super ekonomisks, un tad vispār nav nekāda nolietojuma pazīmes, vai ne? Kāpēc 4. sērijas cilvēki parasti izvairās pirkt slikti aprīkotas? Tikai tāpēc, ka viņas ir reāli plikas parasti. Šeit ir viss, šeit mums ir ambienta apgaismojumi, mūzika, āķis, kameras, aktīvie, viss tātad asistenti, tātad pilna asistenta sistēma, head-up projekcijas stiklā, forša krāsas, skaisti diski, M-paketi. Tā kā, nu, tā ir viss, kam ir jābūt 4. sērijai, tāpēc es domāju, ka šis auto būs ļoti interesants un viennozīmīgi viņi ilgi nestāvēs. 190 zirgi, 23. gads, 77 nogājis. Nu, aprīkojums te ir pilns M pakotne, Grand Coupé, garantija, protams, un ar PVN cenu R20 viegli metāla diski. Skaists auto. Kas varētu būt potenciālais pircējs šādam auto? Es domāju, viennozīmīgi kāds cilvēks gan, kas dzīvo pilsētā, jo apjoms viņa nav pārāk liela tā mašīna, viņa ir diezgan kompakta, arī visur var ieparkoties, ātri tikt no punkta A līdz punktam B. Plus, ja tev ir jābrauc tālie gabali, viņi ir komfortabli, dinamiski, maz ēd degvielu, kas ir ļoti svarīgs faktors. Reāli 4,5 litrus 100 km/h. Nu, reāli ļoti ekonomiski. Tā, kad tu vari iegādāties tādu auto un braukt reāli pa lēto, ja tev jābrauc ir daudz, es ņemtu tad, ja man būtu jābrauc ar šito autiņu daudz, es baudītu braucienu, viņš ir komfortabls, dinamisks un maz tērē. Un, protams, teik garantija, to viņi brauc pa lielam viss, ja tev kaut kas notiek, tu griezies pie dīleri un viņi tev visu tātad remontē. Protams, ne, tur bremžu klučs un eļas maiņas, tās tev pašam jādara, bet nu, kaut kā tā. Autiņš ir labs. Tur neko pielikt, neko atņemt. Nu, un gaidam tev ciemos, jo 4. sērija ir Grand Coupé versijā. Tik tiešām izskatīgs, labs modelis ar reti labu aprīkojumu. Un tas ir viennozīmīgi tas, ja tu gribi braukt ekonomiski, stilīgi un palikt redzams.